Nu, čau, čau, mani mīļie. Un tā ir 9. maijs, un skatāmies, kas tad pa vakardienu diennakts laikā ir noticis ar grafikiem, frekvencēm, vibrācijām un tā tālāk. Tā, sākam ar zemestrīcītēm. Tātad Polija, praktiski 1 kilometru dziļumā, bet, ir atpakaļ tā pati lokalizācija, kas bija līdz šim. Un pēcpusdienā vēlreiz, vakarā 9, iepriekšējā bija no rīta 9, un lokalizācija ir principā tā pati, tātad tur kaut kur vienā vietā notiek būkšķītis pēc būkšķīša. Kas tur ir? Man to neviens nestāsta. Un tāpatās noteikti pie mums interesantā ezera arī ik pa laikam vienā pusē, otrā pusē, un jau ir ļoti, ļoti tuvu šim ezeram. Un pa vakardienu vienā brīdī bija 35 zemestrīces, tā apmēram visu laiku turās, tur plus mīnus kādu vairāk, kādu mazāk, un lielākā bija 6,1 magnitūda Vanuatu. Tas bija lielākais. Tālāk, pārējie grafiki, kā mums dzīvojās. Tātad zeltanie aizskari it kā ir vietā, bet te pa vidu kaut kas jau notiek interesants. Tieši tas pats notiek grafikos, kurš ar visu laiku ir bijis gandrīz nemainīgs. Šis grafiks arī ir interesants. Tas jau ir vakarpuse, tātad visa diena, te pats vakars ir mierīgāks, bet pa dienu jūs redzat, kas te notiek. Šeit arī. Te jau ir pusnakts, 10:08, starp 8 un 10 vakarā. Arī šis grafiks te ir, tā teikt, parādījis savu raksturiņu. Un mūsu lielais grafiks virs 22,000 hercu. Draugi mīļoši, tādu es viņu vēl nebiju redzējusi. Tur strādā, ka maz neliekās, tur ar mazām frekvencēm vairs nekas nenotiek. Draugi mīļie. Mūsu lielais Itālijas grafiks arī ap pusnakti šeit ir laiks, bet šeit ir starp 8 un 10. It kā nav lielas vibrācijas, bet apskatieties tādas, ļoti reti gadās, ka kaut kas pa apakšu notiek, un pēc tam ar atkāpi un kaut kas notiek daudz augstāk. Tie jau ir lielie simti, šis ir 1500, tātad jau 400-500 vismaz rajonā viss notiek. Tie ir lielie herci, draugi mīļie. Un līdz 100 herciem grafiks izskatās ļoti normāls, it kā, tur bišķi kaut kas ir, bet to, kas te augstāk notiek, to jau mēs šajā grafikā vairs neredzam. Un var teikt, ka dienas varonis ir mums Itālijas lielais grafiks. Apskatieties, kāds viņš jau te ir 9 no rīta, tātad mēs te beidzām kaut kur iepriekšējās dienas prezentācija. Tur bija agri, līdz kaut kādiem 4 varēja būt, ja? Un tā te jau sākās no rīta ar lieliem melniem blackoutiem. Tātad grafiks vienkārši iekārta netur tās frekvences, kas notiek. Šeit ir līdz 100 herciem. Tas pats grafiks, te mēs redzam melnās svītas, un te 100 herciem stabili viss iet pāri. Šeit jau ir bišķi vēlāk, pusdienas laikā. Draugi mīļie, te iet līdz 3000, 4000 stabili. Šīs te melnās joslas, tas nozīmē, ka grafiks iet būtiski, iekārta, jau strādā, tā teikt, ar pārsitieniem, ja? Te vēl 10, 12 nekas nebeidzas
sākas otrā kārta. Nu, un te vēl 8 vakarā viss vēl turpinās. Te vairs blekauti nav. Te it kā jau ir atpakaļ vecajā režīmā, bet tas vēl ir 8 vakarā. Ops! Un 12 jau mums šim grafikam sākas jauna skaista dzīve. Tātad viņš ir, kaut kas ir izgājis pilnībā no ierindas, ja, un tad ir vienkārši pārstartāts grafiks, kaut kas atjaunināts, kaut kas sakārtots un, nu, jauna skaista dzīve. Nu, tā tas notiek pie lielām vibrācijām. Tas viennozīmē, draugi mīļie, ka ir iet pāri 3D matricas augšējām robežām. Un otrs mūsu dienas varonis joprojām, jau kuro dienu pēc kārtas ir saulīte. Nu, un te es izrakstīju speciāli šorīt no rīta, cik ir jau 9. Ja tā tad es pa vakardienu jau varu savilkt datus kopā. Nu, te sākās 8. maijs, es tepat mazos M neesmu ieskaitījusi. Te mums vakar uz 2 naktī jau bija X 1.08. Pēc brītiņa bija X 1.04. Nu, tad šeit vēl ir M8, M7,9. Tie arī ir principā, te ir M9, kaut kas, tie visi ir faktiski X līmeņa tātad uzliesmojumi. Nu, un te jau vien var redzēt, kas te notiek grafikā. Kad es šeit uzbraucu, man skaidri un gaiši parāda, ka ir X 1,02. Šeit cipariski turpat ir pierakstīts M9. Tātad jau redzat, kur jau notiek mānīšanās, jau pa 2 iedaļām acu priekšā. Tā teikt, ja nepārbauda šitos, skatās tikai pēc cipariem, tad te ir vēl viens M līmenis. Bet pēc grafika man jau te bija X 1,02. Draugi mīļie, vienā dienā praktiski 6 X līmeņa uzliesmojumi. Vau! Kaut kas tāds, nu līdz šim, manuprāt, vēl vismaz manā praksē nav bijis. Nu ko, skatāmies, ko mums rāda grafiki šobrīd. Un tā, Itālijas observatorija mājas lapa. Šeit vēl ir tas, ko es jums tikko prezentācijā rādīju. Ja, starp vakardienu, tātad 8 un 10, te ir tā interesantā vietiņa. Nu, šeit tas grafiks izskatās jau diezgan normāls. Pirms tam grafiks ir diezgan, nu, neinteresants bija, teiksim tā. Tā, kas notiek, nu jau bišķi tuvāk. Tam, vau, te ir daudz paliecās. Kas notiek šobrīd? Nu, te negaisa mākoņi, paldies Dievam, ir ļoti tālu no mums. Nu, tāds grafiks bija visas iepriekšējās dienas bez nekādām īpašām izmaiņām. Nu, tas, ko jūs redzējāt, ja, nu, tas te vakar pusē kaut kas interesants parādījās. Nu, šeit grafiks tikai norēģēja uz to, ka tur tas palēciens bija. Nu, te vēl ap pusnakti kaut kas interesants, bet vairāk arī šeit mums nekas nav. To jūs prezentācijā redzēt. Nu, kaut kas līdzīgs bija arī vakardien, nu, te pa nakti ir vēlreiz tas pats, un šeit, draugi mīļie, zeltanie aizskari atkal pazūd, paslēpjās. Nu, skatīsimies, ko dara citi grafiki. Nu, tas ir tas pats grafiks. Nu,
šo grafiku jūs redzējāt, es jums rādīju viņu, kāds viņš vakar izskatījās vakarā. Nu, te viss pa nakti ir atkal plus un tukšs. Aha, sarkanie aizskari arī ir pazuduši. Nu, tā tad, mīļie, kaut kas ir bijis, vai ne? Nu, šeit ir mazlietiņ bālākas, bet vienalga visas šīs vibrācijas skrien pāri pa 22,000 hertz. 22,000. Mazie grafiki ir pilnīgi klusi. Te arī viss jau ir mierīgi. Vakar te vienā brīdī kaut kas bija, to es jums parādīju. Tāpat ir divas reizes bijis. Es jums tikai vienu rādīju katram gadījumam, lai neatkārtotos. Nu, te pa vakardienu arī mums tās pašas divas, kas te bija joslas, tās mums rāda, bet tas arī ir līdz 35 herciem. Tā kā tas arī ir maziņais. Klus un tukšs. Nu, tādas te strīpiņas līdz 45 herciem vakar arī bija, līdz 100 herciem te. Nu, kaut kas jau labi ieskatās ir, bet ir diezgan mierīgs. Tas ir zāģītis. Vau, izskatās, ka strādā. Nu, te pastrādājis, un te atkal kaut kas lien iekšā pagrīdē. Te klus un tukšs un mierīgs šodien. Un tas ir mūsu sveiks jaunais gads. Tātad Kanādas grafiks, kurš ir sācis jaunu skaistu dzīvi pusdienos naktī, tā kā es jums prezentācijā rādīju. Nu, skatīsimies, ko rāda lielie grafiki. Nu, te ir vēsture. Nu, lielie grafiki šeit ir salīdzinoši mierīgi, nu, te punktiņi kaut kādi ir. Ļoti mierīgi. Tā tad ir uzgriezta visticamāk lielāka kaut kāda drošības pakāpe, lai mēs te pēc iespējas mazāk kaut ko redzētu. Nu, tāda ir dzīve, draugi, mīļie. Saulīte. Nu, te jūs redzējāt to, ko es jums vēl rādīju vakardienas vakaru. Ja, te X102, un te bija M9 komats kaut kas, nu praktiski 2X līmeņa uzliesmojumi. Nu, tādi viņi te izskatījās vakar. Nu, apskatieties, cik te daudz ir pēdējās dienās, nu te labi, te gāja pāri 4 komats kaut kas, ja, bet te līdz X līmenim, nu te katrs snīpīts aizsniedzās. Nu ko, uzliksim jauninājumu, paskatīsimies, kas notiek šim brīdim tuvāk. Nu, te M līmenī arī vēl sprēgā un nemazi, te vismaz ir M līdz pusītei. Nu, tas ir tas, ko mums rāda, cik tur ir reāli. To jūs katrs atkal varat paskatīties ar savu svārstiņu, cik tas ir dabā. Nu, te viss izskatās puslīdz sazīmēts pareizi, sakārtots pareizi. Vakar nekas nav bijis, aizvakar nekas nav bijis, un šodien pagaidām arī nekas no KP indeksiem 3D matricā nav. Nu, un te vakar, jā, te sāka kāpt no rīta, un te kāpja, un te kaut kas tikko atkal ir bijis palielāks. Nu, un magnetosfēra mums saka, ka nav nekāda, neskatoties uz saules uzliesmojumiem, jau cik dienas pēc kārtas. Nu, tas arī, draugi, liecina par to, ka mums ne visu rāda, un ne viss notiek trešajā dimensijā vairs. Tieši tik vienkārši. Tā, saulīte. Tā vēl ir vakardienas saulīte pa dienu.
Tā vēl ir aizvakardienas saulīte. Nu, un te jūs redzat, cik reizes vakar pēc šī grafika vismaz 4 reizes, šorīt no rīta jau 2 reizes. Tātad diennakts laikā 6 praktiski X klases uzliesmojumi. Nu, te intensitāte atkal ir 9. Jūs redzat, ka te visu diennakti ir šāds te violetais režīms. Nu, tas arī jau ir ļoti, ļoti, ļoti augsts rādītājs. Nu, te ir, kā jūs redzat, snīpīši gaisā visi. Nu, tas, ko es jums rādīju prezentācijā, tas bija 8. maijs, jā, līdz 9. maija rīts. Nu, te šobrīd 8. 9. pēc šī grafika, tas ir 8. vakars. Nu, un te jūs redzat, ja jūs skatīsieties ar brilli, ka te ir, nu, mēģinam uzstāpīt vēlreiz 1,02. Un apakšā ir rakstīts M9. Skaidri un gaiši jūs acu priekšā redzat, kā mēs tiekam visi mānīti. Kas notiek 7. datumā? 7. datumā no 16. līdz 17. Tas ir aizvakardiena. Aizvakardiena un vakardiena 8. Un no pusnakts līdz 3. Nu, tas no visām filmiņām arī bija viena no tām, kurā kaut kas vismaz kustās un ir parādīts, vairāk vai mazāk. Nu, tātad šie te uzliesmojumi, par ko mēs tikko kā runājām. Nu, un te jau jūs vēl redzat, ka uzliec diezgan augstu. Tā. Nu, tad interesantāk šis ir sācis strādāt. Tūlīt aiziesim, apskatīsimies. Tātad 5. maijs. Kā strādā saulīte 6. 7. 8. Nu, te nu iet uz vienu pusi, uz otru pusi, uz vienu pusi, un atkal atpakaļ vēl 9. bišķi bija. Nu, tā, draugi mīļie, saulīte strādā, vibrācijas ir, viss notiek. Tā, zemes strīces, nu skatāmies, kas notiek Tomskā. Tik, cik es zinu no citiem avotiem, ka ir viss ļoti, ļoti, ļoti mierīgi. Nu, te vakar kaut kas ir bijis bišķi vairāk, bet, nu, jūs redziet, ka nekas īpašs. Pirms tam mums bija 61. Nu, un šobrīd vakardienas lielākais mums ir 37. Un atkal, katrs ņemam svārstiņu un pārbaudam, cik tas ir patiesībā. Un cik patiesībā ir šīs vietas, kur mums saka, ka tas ir vispār zem 9 hertz. Ja? Kas šeit notiek? Kas ir tas, ko mums atkal nerāda? Nu, šeit mums nerāda neko, jo acīm redzot pie šādiem saules uzliesmojumiem vai nu iekārta ir atslēgta drošības pēc vai katram gadījumam, nu, mums neko nerāda. Šeit vēl ir
5. maijs, paskatīsimies. Tā, šodien ir 9. Mums pagaidām tikai pa 5. maiju vēl rāda. Nu, te pat vakardiena mums, pareizāk sakot, 6. datums neparādās, kad vakar vajadzēja jau parādīties. Ja pirms tam mums bija tikai viena observatorija, tad šobrīd te vairs, nu, pagaidām netiek rādīta neviena. Nu, tā, draugi mīļie, tā ar mums te spēlējās. Nu, un kas notiek ar zemestrīcēm? Nu, 35 zemestrīces, tāpat kā es jums rādīju prezentācijā kā vakar. Nu, es teicu, reizēm bija 33, reizēm 36, bet principā, nu, konsekventi turās pie 35. 5,1 Vanuatu. Vakar es jums rādīju prezentācijā, ka vakar tur bija 6,1. Nu, skatāmies, ko mums te vēl rāda lielāku. 5,2 Vanuatu. Tur tagad notiek 5,4 Vanuatu, 4,8 Vanuatu, 5,2 Čīle, pārmaiņas pēc 4,8 Vanuatu, Taivāna un 6,1 Vanuatu. Tas, ko es jums vēl prezentācijā parādīju. Tas vēl ir vakardienas dati. Nu, tā, draugi mīļie. Nu, un tas ir tas, ko man tikko rādīja. Nu, pirms stundas 2. Tad, kad es viņu atjaunoju, pagaidām ir tas pats 144 diennakts laikā. Un tātad seismiskā aktivitāte ir augsta, jo pietiekami daudz, nu, spēcīgu zemestrīču. Nu, tā, draugi mīļie, tā izskatās pēdējā diennakts, tad jūs saprotat, ka tie, kas mēs esam ar sevi strādājuši, mēs vienkārši tiekam mega ātrumā celti uz augšu. Mega ātrumā. Nu, tie, kas ar sevi nestrādā, nu, tiem vēl ir iespēja pacensties. Bet ar katru dienu, ko jūs kavējaties, jūsu iespējas kļūst mazākas. Diemžēl skarbi, bet diemžēl. Nu, tā, draugi mīļi, lai jauka dieniņa, smaidsējā un gaišas domas. Atā, mēs visi varam pacelties. Atā.